tad mēģināsim tālāk jau ieskatīties, ielūkoties šajā sākuma komplektā, kas ir iekšā, kā viņu var izmantot, ja ar dažiem arī jau ieteikumiem un receptītēm, kur un kā vēl viņu pielietot ikdienā, arī ar uzsvaru tieši uz vasaru, vasaras labsajūtas iegūšanai kopā ar jaudīgo ēteru dabu. Un, ja nu gadienā arī tu esi pirmo reizi un domā, vispār ēterisku eļu pasaulē, vai tā kā jau sen tas ir runājies tavu dvēselītē un sirdī, un tā kā domāju, tā kā jā, tā kā nē, tad šis ir brīnišķīgs instruments, ar ko var sākt, ja gribas, teiksim tā, rakt dziļumā un plašumā. Tas ir brīnišķīgi, tā ir brīnišķīga investīcija, kur jau tev var būt daudzpusīgs klāsts, ar ko tu vari gan eksperimentēt, gan mēģināt, un atrast tūlītēji pielietojumu savā ikdienā. Neviena no šīm eļļiņām plauktiņā nestāv, ja mēs apzināti zinām pielietojumu, tāpēc, jā, tās ir labs ieguldījums, bet kā vēlreiz atgādinu, tas nav obligāts pirmais pirkums, tā ir izvēle, bet tā ir laba izvēle, ko arī es veicu par labu savai ģimenei vairāk kā pirms 10 gadiem. Nu, lūk, tā kā jā, šī brīnišķīga komplektācija, kur var sev izvēlēties un jau pamēģināt tādu ieskatu, kas ir kas. Parādīšu jaunāko komplektu, kas arī ir šīs Young Living dienas ietvaros arī piedāvāts, bet ir arī citi sākuma komplekti, ne tikai konkrēti ar šo Adobe Mista difūzeru, jeb aromātu izkliedētāju, bet arī ir vēl citi varianti, protams. Šis ir kā prezentablais jaunais papildinošais variants, tāpēc arī uzsvars būs vairāk uz šo, bet ja tu gribi apskatīt arī citus, droši saki savam mentoram vai cilvēkam, kas tevi ir uzaicinājis vai parādījis šo informāciju, izprasi kārtīgi, kas ir kas. Varbūt, ka tad radīs kādu citu variantu savu aktuālo. Jā, tā tad konkrēti jau par šo komplektu, tā tad šeit ir iekļautas tā, to pastīsimies 1, 2, 3, 4, 5, 12 ēteriskās eļas, no kurām ir gan viena auga ēteriskās eļas, gan arī kompozīcijas, un kompozīcijas ir Young Living unikāli radītas. Tas nav tāpat vienai smuka nosaukuma vai kaut kā tam līdzīga. Nē, tam ir ļoti liels nolūks un būtība apakšā, kāpēc vispār kaut kas tāds ir izveidots. Nu, lūk, tā tad iziesim arī cauri vēlāk arī visām šīm sastāvā esošajām eļļiņām. Paskatīsimies, ko katra, vismaz iepilināsim nedaudz versiju, ko katra dod un kā viņu pielietot ikdienā. Arī zem šī ierakstā ir tiks ievietots, vai jau ir ievietots Instagram live ieraksts kopā ar Gunitu, kur mēs dalāmies jau praktiskajā šo eļļu un arī citu komplektu sastāvdaļu pielietojumā. Nu, lūk, tā kā 10 ēteriskās eļļas, un papildinājums vēl ir tātad 10 gabali tukšas pudelītes 2 mm, kur var atpilināt un arī padalīties ar kādu citu draugu, pasmaržot, pajust. Tad ir bāzes eļļa V6 komplekss, bāzes eļļa komplekss, par to arī atsevišķi būs izklāstīts, kas ten ir iekšā 58 ml, lai, teiksim, atšķaidītu jau kādu ēterisko eļļu un arī lietot ikdienā. Tad viens rullītis, tāds parauga rullītis ar vāciņu, ko var uzlikt arī kāda eļļiņai virsū, un arī jau pielietot šādā variantā. Viena Goji Ningze Red sulas paciņa 60 ml, kas ir ļoti ļaudīgs vitamīniem bagāts dzēriens, par ko arī atsevišķu video tiks ievietots šeit pat zem ieraksta. Skaties, meklē un noskaties bišķi vairāk par šo unikālo antioksidantu spēcīgo dzērienu. Produktu katalogs ir iekļauts, arī te parasti izvēlās vai angļu vai krievu valodā, latviešu valodā pagaidām vēl nav, jo lietotājs skaits Latvijā nav sasniedzis tādu daudzumu, lai pagaidām vēl būtu viss latviski. Bet toties ir šis materiāls, viņš arī jau labi noderēs, vismaz par šī iepazīšanās komplekta sastāvā esošam eļļām. Par citām eļļām te jautā privāti, parādīsim, kur un kā var dabūt vēl papildinošo informāciju. Un Young Living brošūra. Tā par V6 pateicu, jā, brīnišķīgi. Labi, mēģinām iziet cauri tad visam brīnišķīgajam klāstam un pajust, vai tas būtu aktuāli ikdienā. Tātad pirmā, protams, ēterisko eļu karaliene un ēterisko eļu eļa, kā saka lavanda, kas ir, man liekas, mums visiem lietotājiem mājās jau visu šos gadus, un pielietojums ir ļoti plašs. Es viņā arī pagaidām neiedziļināšos tik ļoti.
Bet noteikti iesaku to noklausīties Instagram live sarunu kopā ar Gunitu, kur mēs dalāmies vēl dažos pielietojumus, bet arī tur mēs nevaram vīlīgi visu atskaņot. Tas vajadzīga vesela, nezinu, diena vienai eļļai vai kaut kā tam līdzīga, jo lietošanas gan pieredzes, gan pielietojumi ir ļoti, ļoti dažādi, dažādos variantos, vienkārši, lai iedotu mazu skicīti. Ja? Varbūt kādām no jums liksies, ka, nu, kaut kur dzirdēts, ka lavanda tā kā nomierinošais efekts. Jā, tas arī ir taisnība. It sevišķi uz vakaru viņš vēl vairāk iedarbosies, bet tāpat laikā, cik interesanti, viņi var lietot arī no rīta, jo tas nenozīmē, ka viņi uzdzīs miegu. Nē, bet tieši miedarboties ar mūsu smadzeņu viļņiem, un no rīta līdz 12. mums ir aktīva beta viļņi, un līdz ar to viņi palīdzēs tieši nokoncentrēties un būt mierā. Ja ir kaut kāds jau satraukums jau veidojas par to par dienu, vai visu es paspēšu, vai es izdarīšu, un tam līdzīgi, tad lavanda var iedot šo iekšējo mieru un palīdzēt nofokusēties. Jā, ļoti labs variants, kā sākt arī pie bērniņiem. Pieņemsim, bērniņiem arī ļoti labvēlīga ētriskā eļļa, arī zīdaiņiem tā skaitā. Bet tur ļoti, ļoti, tur ir citi atšķaidījumi par zīdaiņiem. Vispār tā ir atsevišķa saruna, tur ir cits pielietošanas veids, daudzreiz vēl prātīgāks, tāpēc, ka zīdainieši ļoti jutīgi ir, bet tas ir iespējams, un to var darīt, un arī man trešais bērniņš arī ir izgājis cauri visām, diezgan intensīvai eļļu lietošanas pieredzē kopā ar mani, jau būdams puncīgi, bet tā ir arī atsevišķa saruna, ja interesē, arī dod ziņu, ka šādu sarunu vēlēs kādreiz arī noklausīties, un, jā, un, uzzināt kaut ko vairāk. Jā, tā tad ikdienā vairāk tādam mieriņam. Tāpat laikā arī, ja kādreiz ir kaut kāda mums atbalsts nepieciešams sniegt, ja kaut ko rūtiņu esam sasituši vai kaut kā tam līdzīgi, tad arī palīdz, ja uzklājam uz attiecīgo vietu, kur tās diskomforts jau radies ir ķermenī. Ļoti labi viņi strādā arī, ja viņi nabiņā iesmērē, bet atšķirīt ar bāzceļu, lai arī nomierinātu vēderiņu. Ļoti labi vienkārši relaksējošai masāžai, ādas atjaunošanai, lutināšanai, var sakot, tie virzieni ir visdažādākie. Un, protams, difūzeris, visas var lietot difūzeri, un līdz difūzeriem mēs vēl tiksim, jā, un viņas var kombinēt dažādi. Un šeit šajā gadījumā kopā arī ar piparmātri, jau blakus esošo, kā sakam, māsiņu, viņas arī ļoti labi draudzējās savā starpā, kā viņas kombinē, var taisīt arī tādu atsevišķu smaržu rullīti, kur viņas var salikt kopā un vienu atvēsina, vienu nomērina, bet tāpat laikā ļoti labi palīdz arī, ja ikdienā tu vairāk sēdi vai kaut kāds nogurdinošais darbs fiziski, tad viņš var kā atbalsts atnākt dažādās ķermeņa zonās, viņu uzklāt arī rullīšu veidā, kas ir ērtāk un ekonomiskāk, un iemantot šo arī atvēsinošo sajūtu, vai ir tagad vasarā, kas ļoti aktuāli, tad arī pēc kaut kāda karstāka laika var arī sevi atvēsināt. Arī ieteikumu tādam mierīgam miegam, jo, kas ir viss saistīts, kas ir ar gulētiešanas rituāliem, tad lavandiņi tur arī ļoti labi nāk klāt. Piparmāte savukārt pie rīta rituāliem, lai kā pamostos un būtu žirgtāki, enerģijas pilnāki, jo atvēsinošais foršais aromāts, viņš arī tā kā iedod tādu motivāciju arī piecelties, sakārtoties, noskaņoties, nofokusēties visai dienai. Un ir viena no pieprasītākajām arī starp vīriešiem. Ir viena no pieprasītākajām, tāpēc, ka iedod šo te svaigumu, šo te mundrumu. Ļoti labi var ņemt līdzi arī rullīšu veidā, braucot auto, kad jāsasmērē gar sprandiņu vai jā, deniņu daļā, bet uzmanīgi skatoties, lai tālāk no atstiņām ir un lai būtu šis te maksimālais fokus, jo ēteriskās eļas, vai anglīvi ēteriskās eļas ir smalku molekulu, ja tie, kas skatījās varbūt kvalitātes papildinošo video, kas bija apakšā zem iepriekš minētā video, ja jau sev dalījos, kad papildināto informāciju varat aplūkot paši, tad ēteriskās eļas ļoti ātri darbojas šīs konkrēti dēļ savas augstās kvalitātes, un dēļ tā, ka ir smalka molekula. Ļoti labi var aiziet tur, kur nepieciešams, izdarīt, kas ir jāizdara, un doties tālāk. Un skatāmies, kas mums vēl komplektiņā pa laikam varbūt palēkāšu un arī kaut ko vēl savīšu viņus savstarpēji kopā, tāpēc, ka tiešām viņus savstarpēji ļoti daudz iedarbojās un viena otru vēl papildina. Citroniņš. Nu, citrons ir vispār tas ļoti kolosāls, nu, tāds saulītes
smaids, kā saka, no dabas, un tā, kad viņu liek kopā, un arī starp citu, mums ir tāds arī tāda receptīte, tas slavenais trio lavanda, piparmētra un citrons, un ka viņus visus saliek difūzerītī kopā, kādai pa vienam pilieniņam sākumā, kamēr mēs aprodam ar šo eterisko eļu koncentrāciju un spēku, un katram viņam liks, nu, būs pēc sajūtām prasīsies pa savam, ļoti labi iedvesmo un motivē arī dienai, var arī, teiksim, piparmētru ar citronu, ja. Es tev pat pie piparmētru runājot, man vasaras laikā mīļākais, kas saka, mans padušu atbalsts ir tieši piparmētra, jo citrusus, teiksim, uz vasariņu vairs nav ieteicams lietot zonās, ja, teiksim, kuras tiek saulīte, un tad, teiksim, lai es arī uzmundrinātu sevi no rīta, teiksim, padušu daļu, es arī apstrādāju arī ar piparmētru un bāzes eļu kopā, un ļoti, ļoti patīk, kā padusīs ir svaiga, un tāda jau ir atžirgusi, un kā saka, sintētiskos līdzekļus jau vairāk, nu, tiešām vairāk kā 10 gadus neizmantoju padusēs un ļauju padusīt būt brīvai, limfmezgliem būt arī brīviem, lai viss notiek, visu toksīnu izvadi, un var cikot ļoti, ļoti vērtīgi aizstāt arī ar kaut ko dabisku, un tāpat laikā justies mundrē, pamodušai. Jā, un citroniņu var arī pielietot ikdienā uz rudens, ziemas periodiem, tā kā mums tā saulīte mazāk, teiksim, uz ādas, ja gribam arī tādu smaržu rullīti sataisīt, mums tur būs vēl viens citrusiņš vēlāk paskatīsimies, viņus var kaut ko pa ļoti labi kombinēt. Un, jā, un dodoties dienas gaitās, arī bērniem dot līdzi citrus aromātus uz skoliņu, uz šos te rullīšus, uz rociņām, uz kakliņa, uz sirsniņas uzlikt, lai smaržo, lai tā saule, lai šī enerģija, lai šis dabas spēks, tā, kas nav tikai kā tāda ilūzija, mākslīgs aromāts, tas ir dzīves aromāts, dzīvu molekulu, kur iedarbojas uz limbisko sistēmu, uz mūsu tātad gan elpceļiem, gan arī tā uz emocionālo plānu, ja, kas ļoti svarīgi, lai arī mēs šo mieru un prieku un motivāciju arī sajust ikdienā un varētu nodoties savam ikdienas gaitām. Un tālāk jau pa labi no citrona stāv vīraks, jeb angļu valodā frankincense. Jā, ir ļoti interesanti ēteriskā eļļa, kāds varbūt nezina, kā vīraku iegūst, tas ir, no, tātad ir vīraka koks, kurā tiek iegriezta tāda speciāla nazīte, un tad veidojas sveķis. Kad sveķis nokals, tad sveķīt nogriež, no, tā kā sakal sacietē, jā, viņi nogriež nos, un tad viņi destilē. Arī tā laika destilācijā, un tad vēl kaut kas cits vēl papildus nācis, bet pagaidām galvu neaizpildīšu vēl ar citām informācijām. To kādreiz, ja gribēsiet arī nākt mūsu pulciņā kopā, tad arī dabūsiet zināt, kādas vēl unikālas lietas notiek ar vīraku, ja tādā evolūcijas procesā. Nu, lūk, un tie nav nekādi smaržkociņi, par kuriem es tagad nekomentēšu, kas viņos ir iekšā un ko viņi mums dara, bet tieši tīrs, autentisks vīraks, kurš arī ir, kā saka, ēterisku eļu karalis tiek jau saukts, ja lamanda mums ir karaliene, tad vīraks ir karalis, un arī ir ar savu ļoti interesantu aromātu, kādam varbūt tas atgādina baznīcu, kādam tas kaut ko varbūt citu izraisa, kādam var patikt, kādam var nepatikt, kas ir pilnīgi normāli, jums ir dažādas emocionālās pieredzes, un jebko, ko mēs ieelpojam, tas saucās tā kā sasaucās ar mūsu emocionālo plānu, viņš tā kā norēģē ķermenī, jā vai nē. Nu, lūk, un dažādām meditāciju praksēm, jā, tātad tie, kas nodarbojās paši, vai arī, teiksim, vāda kaut kādas meditācijas, vai jogas, vai kaut kādas arī elpošanas prakses, vai, nu, pilnīgi kaut ko tādu, kur vajag to koplauku tādu izveidot, tādu mērenu, mierīgu, bet jaudīgu, tādā tā kā vairāk ar to garīgo plānu savienoties, tad arī šis tas variants. Bet, ja tā pavisam vienkārši ikdienā, kur tu viņu var izmantot savā skaistuma kopšanā, kā vīrieši tā sievietes, arī izmantot to pašu bāzes eļļiņu, līdz kurai mēs tūlīt arī vēl nonāksim, uzlikat bišķi bāzes eļļu, iepilināt dažas pilienas vīraka, ļoti labi, un tur būs vēl citas papildinošās eļļiņas, ar kurām pateikšu, ko var kombinēt, skaistus arī sejas masāžiņas vai vienkārši uzklāšanas rituāls taisīt, un tik tiešām vīraks ir tas, kas vistiešākā veidā arī darbosies uz to krunciņu izlīdzināšanu, bet atcerieties, ka tas nav tikai kaut ko uzzieķēt virsū un atstāt, bet tomēr izvingrināt sejas ādu, pamasēt viņu varbūt ar vakumu banciņām, ja, ka tur vajadzīga dzīvā kustība un cirkulācija, tad arī tā āda paliek elastīgāka un arī viss ir pazūda ar laiku. Kas saka, fitness jādod arī sejas ādai, atceramies, ka mēs tikai esam tie, kas var to veikt. Nu, lūk, un tad vīraks varbūt kāds papildus elements kaut kādām šādām arī procedūrām, ja tu darbojies arī kaut kādā skaistuma jomā, tu vari viņu droši ņemt sev kā palīgu līdzi. Nu, lūk. Tā, braucam tālāk, reka mums arī kompozīcijas, jā, pirmās no kompozīcijām, tātad pa kreisi sākšu ar Digize, jeb Didžais,
Un viņā ir vairākas arī ētriskās eļas. Kompozīcija, ja ir vairāk augu eļas, kas tiek savienotas kopā un radīts kaut kādam mērķim. Nu, lūk, tad anīs, fenhelis, ingvers, kādiķis, citronzāle, pačuli un piparmētra ir apvienoti kopā, lai radītu labsajūtu tieši konkrēti koncentrēties uz vēderu un kopējo tādu dušas labsajūtu, ja. Un visādiem gremošanas procesiem. Tā ir ļoti laba zona, kur viņu var iemasēt vai iesmērēt kopā, atšķērot ar bāzes eļu. Ir nabas vai vēdera daļa, kas tātad tieši palīdz atvieglot kādu diskomfortu, gan arī dušas nolīdzsvarošanai, jā, labsajūtai un arī kaut kādiem procesiem. Kā saka, mums ir arī, un arī nomierināt savā veidā arī prātu, ja palīdzēt prātam sagrumāt ko nevar sagramot. Jā, lai tā kā atnāk kaut kāds, nu tāpēc es tā kā neņemties pa ilgu prātā, jo savādāk arī kuņģis arī uzreiz, ja vēders tur notiek arī procesi, tad viņi ļoti saistīti, tāpēc tas tādā veidā kā atbrīvot arī te pašā laikā arī satraukto prātu, bet iedarboties šī gadījumā no vēdera puses. Un ļoti forši vienkārši arī vasarā braucot, atbalstot šo labsajūtu, gadienā jūtam, ka kādam nav visai labi braucot mašīnā vai kādā citā transportā, tas šis ir palīgs, ko ņemt ceļojumos līdzi un profilaktiski uzlikt uz nabiņas, jā, un viņš ļoti labi atbalsta arī visādus pārbraucienus vai šīs te pārvietošanās maiņas procesus, kāds no katram ir. Bet par to vēl vairāk mēs padalīsimies tālāk. Nākošā kompozīcija tīvs, jeb zaglīši, mēs viņu saucam arī par zaglīšiem, dēļ šīs leģendas, pa kuru bišķi pieminēšu lūdzu aprakstiņā, būs kanēļa miza, krusnegliņa, radiāta ekalipts, citrons un rozmarīns. Šis slavenais piecinieks, kas ir ļoti, ļoti spēcīgs pret sēnīšu, pret vīrusu, pret tām baktēriju iedarbība, ārkārtīgi ejošs un top eļļiņa visā tumšajā sezonā, jā, rudens, ziema un agrais pavasaris, viņa iet roku rokā, kā lielisks atbalsts un vairoks pret visu apkārtējo ne dabu, bet to vidi, kura ir nelabvēlīga. Tajā brīdī, ka kaut gan arī viņi var tā kā stiprināt, pastiprināt arī visus vasaras piedzīvojumus, palīdzēt, atbalstīt, stiprināt šo te savu aizsardzību, pārvietojoties no vienas vietas uz otru. Tā kā šis arī ir instruments, kas vienmēr mums atrodas, te bišķītiņās jau bišķi vairāk tas aprakstīts, kā vienai tā otrai. Jā, Didžaiza, tas aromāts ir vairāk tāds pikants, tāds zālaugu vai tā kā garšvielu veidīgs, jā, aromāts. Tad tīvs viņš vairāk jums atgādinās iespējams Ziemassvētkus, jo tur tā krusnegliņas un kanēļa nots sitās cauri, un tā kā varbūt atgādina vairāk to laiku mums, jā. Tā kā tie aromāti ir dažādi, bet kopumā ļoti jaudīgi. Un par tīvs, jeb zaglīšiem runājot, arī ir minēts, ka šī kompozīcija radās iedvesmojoties no leģendas par 4. 15. gadsimta franču zagļiem, kuri tātad radīja tādas mantijas un, tā kā knābjiem līdzīgus uzpariktas, nezinu pat, ko lika priekšā deguniem, kur bija sakapātas šīs 5 iepriekš minētās garšvielas, kas ļāva viņiem, ja viņu prāt, tā kā viņu ticēja tam, ka tas nodrošina aizsardzību, ieejot mēra zonā, kas ir faktiski, ja tu tur dabū un to kaut kā ieelpot vai tam līdzīgi, tad gatavs uz vietas, bet viņi kaut kā tika tādā zonā, protams, ar domu apzakt mirušos vai attiecīgās maisaimniecības, kur viņi atradās, bet, jā, un tad viņus noķēra, protams, karaļi sardze un lika atzīties, kā viņi ir dzīvi, tikuši ārā no mēra zonas. Nu, viņi par to, lai saglabātu viņu dzīvības, nācās viņiem atklāt savu noslēpumu. Nu, tā ir tā vēsta leģenda, tāpēc iedvesmojoties no šī, arī šis ir ļoti spēcīgs šitās 5 ēterisko eļu savienojums, lai to pielietot ikdienā dažādās situācijās. Vēl kompozīcijas divas tāda purifications, ir tā kā purify, tas ir tā kā attīrība, tīrība, un kurā šajā kompozīcijā ir bergamots, sapcīt, kas nezinu, bergamots ir citrus auglis, tāds krunkains ļoti, jā, un varbūt kāds bergamotē ir dzērs, varbūt kaut kur tur ir dzirdējuši, ja, tā kā arī vēl viens citrus veidīgais, tāda citronella, lavandīns, citronzāli, kas arī citronella un citronzāli, viņas ļoti līdzīgas pēc savas būtības,
kas ir mirte, rozmarīns un tējas koks. Tad ļoti arī tāda antibakteriāla, antiseptiska kompozīcija, lai radītu tīru vidi, kuru var tā kā pieaugt ikdienā arī mazgājot grīdu vai kaut kur kaut kādas virsmīs izsmidzinot, uztaisīt savu personīgo izsmidzināmo dezinfekcijas līdzekli, ko ļoti labi viņi var arī pielietot. Ir arī citas zonas, kur viņu var vēl papildus skaisti arī uz ķermeni, vienkārši profilaktiski var izmasēt, un arī, ja kāds strādā ar pedikīru, meistars var izmantot arī kāju dezinfekcijai vai pēc tam iemasēšanai ar šo eļiņu, lai, teiksim, pastiprinātu arī vietiņas, kur ir apstrādāts teiksim, vairāk ārstnieciskiem pedikīram, ja tas var noderēt un izmantot ļoti skaistu kompozīciju vērtīgu, ko arī pēc tam ieteikt klientam ikdienā lietot, lai savus nadziņus pakoptu un ja no kaut kā tur jātiek ir vaļā, tad ļoti labs atbalsts arī šajā jomā. Un RC, jeb respiratory conditions, kas saistīts, un respiratory visur ar elpceļiem saistīts. Nu jau, kā mēs redzam pēc sastāva, es domāju, te nav jautājums, kāpēc tas saistīts ar elpceļiem, ja. Cipras ir kā skujkoks, tad 3 veidu eikalipti, citriodora, globulus radiata, lavanda, majorāns, mirte, ziemeļblāzmas melnaigle, piparmētra un priede. Tad ir ļoti jaudīga kompozīcija tieši elpceļu atvieglošanai un nu, ne tikai fiziski, bet arī tā kā morāli, lai mēs tā kā jāelpojam ar pilnu krūti to savu dzīvi, uzdrošinamies iet un mēģināt un darīt un realizēt savas ieceres, arī nedaudz kur vairāk, arī nedaudz tāds virspusējs aprakstīts par katru no kompozīcijām. Tieši, jā, ja purifications ir uz tādu uzsvars, uz tādu tīru vidi, tad ar RC ir vairāk, lai tieši atbalstītu arī mieru sajūtu tieši tāds ar to elpošanu un arī, teiksim, ja ir kāds dodas intensīvi kaut kur sportot, tad arī kolosāli atbalsta arī ķermeni, pēc tam viegli izmasējot zonas sastrādātās ar šo, tad, jo šeit ļoti labi sastāvs ar to, ar šīm metriskām eļām, kas arī atbalsta arī muskuļu labsajūtu. Nu, protams, ja kādā veidā, kad vajadzīgs ir kaut kāds svaigums, kā viena tā otra ļoti labi kalpo, un ikdienā starp citu, vasarā, kad mēs braucam mašīnā, ir ļoti labs veids, kā uz, teiksim, uz filcveidīga diska, varbūt esat redzējuši tādi smaržojošie aromātu turētāji mašīnās, ko var likt vienkārši uz filciņa uzpilina, tā skaisti ieliek mašīnā un var ļoti labi šo tīru vidu mašīnā, lai būs svaigums, nav ne karstu, jo vienkārši ļoti aicinām ķīmiskos elementus neizmantot savos autotransporta līdzekļos, bet pēc iespējas maksimāli vai nu neko, vai tiešām kaut ko dabai tuvu, jo karstumā, kas sakars šie ķīmiskie aromatizētāji, viņi arī tur izdala nelabas lietas, par kuras mēs, protams, neredzam, bet ietekmē visliešākā veidā mūsu veselību. Tā kā aicinu būt radošiem un arī droši pielietot arī pārbraucienu laikā, lūk, pieņemsim arī savā auto. Tālāk mums ir kopaiba, nu re, kopaiba varbūt tā nav dzirdēta, tik ļoti viņa arī ir sveķveidīgs, tad ir koks, kurā iegriež tādas tā kā gropītes un izveidojas sveķītes sakals, sacietē viņu nogriež un tad destilē. Ļoti jaudīga ēteriskā eļļa, vēl tādiem specifiskiem gadījumiem, ko mēs vēl arī padalīsimies, un ļoti labi kombinējās ar iepriekš minēto jau vīraku, par sejas skaistumu procedūrām, kad gāja runa ar lavandu, tāpat tās arī sejai, ja, ķermeņa kaut kādām, nu tieši, kad ir uzsvars tas skaistums, ja, tad ļoti labi kombinējās, lai to pielietot ikdienā vēl tā jaudīgāk pastiprinātu vienu otru. Tātad kopaivas sveķi Amazonas reģionā jau tik tiešām dažādiem mērķiem tika izmantot kopš 16. gadsimta ļoti sena eļļa un jau ar pieredzes bagāta un ļoti maiga. Un starp citu viņa arī, mēs vēl pieminējuši, ja redzēsim, tur nākošā vēl viena būs kompozīcija, kurā mēs viņu atkal ieraudzīsim. Brīnišķīgi. Nu, lūk. Tālāk mums ir vēl viena kompozīcija Blue Relief, tā kā zilā atbrīvošana. Relief ir atbrīvot un Blue ir zils, jā. Ēteriskā kompozīcija, kurā ir iekšā starp citurē, kur kā viena no pirmajām ir kopaiba, bergamota mēs jau dzirdējām, krausnegliņa piparmētra, gzanmao, tā ir tāda sarkanā citrona zāle, ļoti forša arī augs, vācu kumelīti, ingvera ēteriskā eļļa, kopā viņas apvieno
ļoti jaudīga kompozīcija, nu tad gan būs tā, ka uzsvars ir šeit vairāk uz tādu ļoti intensīvu sastrādātu ķermeni, pieņemsim, vai tas ir kaut kāds smagāks fizisks darbs tika veikts pa dienu, vai arī kāds iet uz kādu sporta veidu nodarbojās, vai uz trenižeru zālēm, un kad ir muskuļiem vajag iedot tagad to mieru, to atslābinošo momentu, tad ļoti labi var ar dažiem pilieniem izmasēt vai izglaudīt ķermeni. Ar vieglām, maigām glaudēm, masieri man sapratīs, jā, un var izmantot arī, jūs droši varat ieteikt arī, ja kāds ir masieris, ieteikt arī saviem klientiem, dot līdzi, lai kāds mājās ar to pašu rullīti, teiksim, uzjauc un parulē šīs te vietiņas, problēma vietiņas, kuras varbūt vairāk vajag atslābināt un biežāk, tad ļoti labs instruments, kā kvalitatīvi sakārtot atkal līdzsvarā savu ķermeni, vai arī vasarā, kad ir kādi pārgājieni, gribas doties pārgājienos, un mēs tā kā, nu, esam nolēmuši tos 30 vai 50 kilometrus noiet vai riteni nobraukt, ja, tad arī attiecīgi kāju zona arī būs tikai pateicīgi, ja viņi palutrinās arī kaut ko šādu, vai arī iepriekš minēto, pieņemsim, vienkārši piparmētru vai to pašu ar C, ko minēju, vai tāpat paibu var pielietot, arī būs ļoti pateicīgs ķermenis par šādu jau atbalstošu sadarbību. Un tā kā vasarā aktivitātes netrūks, tad, nu, tad šis variants varētu būt ļoti, ļoti, ļoti papildinošs, labs ikdienas gaitā. Nākošā kompozīcija mums ir stresa vēja. Ļoti populāra kompozīcija, ļoti populāra. Viņa no pašiem pirmsākumiem arī nāk kā dāvanā. Ja? Kā mēs redzējām, šeit mums bija, tātad mēs visai kastītei esam izgājuši cauri, bet, kā mēs redzam šeit apakšā pie bāzes sēdes pudelītes stāv tāda zaļa, kur viņi ir stresa vēja un apelsīniņš, kas papildus ir tāda dāvaniņš, kopā viņas 12 eļļiņas, pašā komplektā arī, kur 10 mēs izgājām. Nu, lūk, stresa vēja ir arī ļoti tāda, nu, interesanta. Viņa būs vairāk tādu saldenu noti, un kāpēc? Tāpēc, ka ir apvienots sastāvā tātad ciedras, laims, vaniļa, lavanda, kopaiba, okotejā. Okotē varbūt nav dzirdēta, ja? Šīs ēteriskās eļas kopā viņas veido tādu varbūt saldenāku to toni, bet ļoti vērtīgi, lai tiešām nomierinātu gan iekšīgi, gan ārēji. Var sakot, nevelti saka stress prom, nu, kuram, nu, nav stresa ikdienā, jā, bet, protams, mums svarīgi noķert to aspektu, kas tad ir šī konkrētā stresa cēlonis, un tad kopā miedarbībā ar šo eterisko eļu tātad neizmantojam sintētiskās smaržas ikdienā, bet paņemam viņu kā šādu smaržu un sevi smaržinām, cik vien bieži gribam, lai vienkārši sev palīdzētu būt kā atbalsts ikdienā, lai būtu šis miers un miera stāvoklī mēs vairāk varam fokusēties, skaidrāk redzam savas izvēles, saprotam savu kāpēc es eju tur vai daru to vai runāju ar to un sarunājos ar vai sadarbojos ar to, jā, tad nāk vairāk šīs atbildes un skaidrība, ka mēs vairāk paši jūtam sevi tā kā brīnišķīgi produkti, kā arī atbalstošie, kā, teiksim, smaržas ikdienā. Kāpēc gan ne, bet ņemam vērā, ka šeit ir laime ēteriskā eļļa, kas arī citrus un vasarā ar citrusiņiem prātīgāk, jā, viņus vairāk mēs varam smaržošanas nolūkos, teiksim, pielietot, bet uz ādiņas uzmanamies, jo viņas fotosensitīvas, ja jutīgas un var arī kāds sarkans pleķīts parādīsies, kas nebūs alerģija, bet vienkārši tā viņas reaģē ar saules gaismu, jā, un tāpēc uzmanīgi, ja mēs kaut kur arī uz ādas liekam, pat ja atšķirītā veidā citrusiņus, no citrusiņiem izvairamies vai lietojam dienās, kad nav saulīte, vai arī zinām, ka mēs tādā dienā saulē nebūsim, jā, vai kaut kādā zonā, kur mēs uzklājam, teiksim, gar matiņiem, un necējam to matus uz augšu, tad arī var ļoti labi likt, lai viņam iedarbojās. Tālāk. Orange plus, redzam tādu baltu etiķetīti, jā, šeit ir papildinošais moments, ko varēsiet arī apskatīties arī šeit zem šī ieraksta. Apakšā ir ēterisko eļļu kulināriem, parādīšu jums vēl. Aicinu iepazīties ar vēl citām arī pluseļiņām, kuru kulinārija izmantot. Nu, šeit jums būs viens kolosāls eksperimenta paraugs, ko varēsiet izmantot dažādās arī kulinārijas lietiņās. Un arī te šeit arī aicinu arī pievienot ūdenim, lai iegūtu interesantu tādu garšu, atsvaidzinošu. Var viņu pielietot arī, tūlīt mēs apskatīsimies arī goji sulu, kas paraudziņš, kurš nāk klāt dažādu arī smūtiju veidošanā vai kokteļu veidošanā var piepilnāt klāt un būs ļoti, ļoti jaudīgs, garš piedzīvojums, tāds, un tiešām tāds vasaru atgādinošs. Un tā, protams, tāpat viņi var smaržot, viņi likt arī difūzorī, smaržot kopā un rudeņos un tumšajos laikos ziemā un agrajā pavasarī var droši difuzorī papildus paši sevi
sevi smērēt, tā kā smaržģīņas taisīt uz citrus bāzes, lai vairāk tos vasaras saules sajūtu atcerētos, jo visi citrusi tas ir par sauli, par spēku tādā veidā. Nu, lūk, tas ir par šo. Tātad, un, protams, arī visādi ieteikumi, kā viņus var kaut kur citur pie pārtikas izmantot, tāpēc, ka viņš ir kā food supplement, uz etiķetītes arī ir Eiropā, viņš ir oficiāli certificēts kā food supplement, jeb uzturbagātinātājs, tāpēc viņu droši var lietot, bet par tām lietošanas specifikām noskaties papildinošā video šeit pat apraksta sadaļā ētriskā kulinārija, un varēsiet ieraudzīt vēl kaut ko, varbūt iedvesmoties, ko vēl varētu pamēģināt. Jā, nu tad iepriekš minētā bāzes eļļa V6, lai varētu atšķaidīt skaisti. Arī, lai būtu droša lietošana, mēs atšķaidam, un bāzeļa ir ļoti, ļoti, es teikšu tā, no tādas augstas klases. Jau vairāk kā 10 gadus ar viņu strādājot, nevienu reizi, kā saka, nav bijis tāds gadījums, ka kādam būtu kaut kāda izteikta jutība. Tieši daudziem cilvēkiem ir strādāts, un ļoti labi tātad, kā bērniem, tā pieaugušajiem, viņa ir tāda labvēlīga. Un kolosāls fakts, ja tu esi masieris vai kāds meistars, kur tu izmanto kaut kādus dvielīšus vai paladzīšus, un viena no lielākajām galvas sāpēm ik pa laikam ir, kad ir jānomaina regulāri dvieļi vai palagi, jo bāzes eļas viņus vienkārši ir sabeidz, tad nu šeit iekonomēs uz jaunu palagu dvieļu iegādi konkrēti šī mērķa vārdā, jā, jo šī eļa neatstāja traipus ne uz viena auduma, pat ja arī pēc masāžas cilvēks vēl kreklu virksu vai kādu drēbi, eļļu pleķi nav. Jā, viņi ir tik kvalitatīvi un tīra, ka nav ir šīs taukainās frakcijas noņemtas nos, kas mums taisa porus ciet, un viņa ir ļoti, ļoti efektīva. Kas viņā ir iekšā? Frakcionēta kokosriekstu eļļa, sezama sēklu, vīno kauliņu, saldomu, mandeļu, kviešu dīkstu, saulespuķu un olīveļu, 7 nevis ētriskas, bet bāzes eļļas. Jā, un viņi ir bez izteiktas smaržas. Praktiski nav smarža, tā kā ļoti neitrāla un ļoti, ļoti patīkama arī pēc savas konsistences un viskozitātes, kā masierim, pieņemsim, pa ķermeni, ja ka nav tāda dikti bieza vai lipīga vai pārāk šķidra, bet ļoti, ļoti labi miedarbojas ar ādu un arī iestrādājas ātri. Nu, tā kā tiešām tāds top līdzeklis, ka tie masieri, ar kuri ikdienā saprot, kas ir bāzes eļļa un ikdienā daudz lieto, ļoti labi saprot, ka šis ir par glābiņu un unikālu produktu, tiešām cik daudz vienkārši var aizstāt, lai nebūtu jābojā palagi vai dvieļi. Nu, un vēl viens bonusiņš papildus jānāk Mingži Red goji suliņa, kas ir ļoti bagāta ar vitamīniem un antioksidantiem un dažādiem minerāliem. Tāpēc droši paskaties vēl papildinošā video šeit zem ieraksta, kur un kā viņa ir iegūta, veidota un kas tur vēl ir sastāvā, ja, ne tikai goji ogas, bet arī citronu, apelsīnu, juzu un mandarīnu ētriskās eļļas, starp citu, ja, un arī āronijas plūmas, mēlens, granātābole, un vēl visa kā cita, tā kā šis ir dzēriens, ko mēs stiprinam imunitāti un piepildinam organismu ar dažādām rezervēm, lai stiprinātos arī jaunajai rudens sezonai, ja, vai atkoptos pēc ziemas sezonas, tā kā viņš ir brīnišķīgs produkts, kas vienkārši ļoti, ļoti daudz procesus ķermenī palīdz sakārtot un līdzsvarot. Nu, un, protams, difuzors jaunais Adobe Mist, kas ir tāds keramisks izklāsts, jā, un līdz pat 3-2 stundām, ja nepārtraukti, jā, darbības režīms ir, un 8 pielāgojumi gaismas, tad iestatījumi viņš visu mirts, pilnībā viss, tā ļoti tā romantiski un nepārāk spilgti. Un daudz, kur viņi var pārvietot, tad uzlādes savienojums ir zemsprieguma USB-C, barošanas savienojums, jā, tad var arī savienot arī ar parasto rozetīti, var arī pie datora pielikt, var cekot, jā, un diezgan tāds jaudīgs un liels nolūk, un jūlija mēneša ietvaros nāk vēl dāvanā kaktusa difūzers, par ko jau, manuprāt, es iepriekš minēju, vai arī, jā, apskatīsties vēl papildus informācijā, kas vēl sekos. Nu, lūk, bet tas vēl nav viss. Papildus šīm daudzajām priekšrocībām var baudīt dažādi un radoši arī vasaru kopā ar šo ētrisko eļu komplektu.
un priekpilnai ceļošanai, lai padarītu to visu vienkāršāku un tādu drošāku, ja, kad dodamies un vidas maiņas un tam līdzīgi, tad arī šeit ir ieteikumi forši, kā var tad, protams, uzlikt pauzīti, lai apskatītos priekšmanā ceļošanā, tad ceļošanas smarža rullītis, kur no iepriekš minētajām eļļiņām ir kaut kas jau parādīts, ko var. Tas ir tikai kā ieteikums, nav obligāti. Mēs aicinām parasti pašiem savu radošumu atvērt, bet tā, lai iedvesmotu uz šo pašam jau savu kaut kādu kompozīciju veidošanu vai vienkārši pielietojumu, dažādo pielietojumu, tad šeit ir vienkārši kā tāds motivators vai tāds iedvesmas maziņš avotiņš, kuru smelties idejas, lai arī pašiem pamēģinātu varbūt esošo piedāvājumu, kas minēts arī šeit, vai arī pašiem sajust pēc savām sajūtām. Uz konkrētiem pilieniem nav jāieciklējas, ja jums liekas, ka tas ir par daudz, jūs varat uztaisīt mazāk vienmēr un tikai papildināt pēc tam laiku, bet viss minētās receptītes ir drošas un pietiekoši drošas, lai varētu arī lietot bērni. Tā, tas ir par to priekpilno ceļošanu. Tad vēl arī ir, lai mēs būtu gatavi doties brīvā dabā, un tur arī ir savi noteikumi. Nu, sprejas priekšdošanās dabā, ja, kur parādīts 5 pilieni Young Living Purifications, kas bija tas attīrīšanas, jau tīrās vides tāds ļoti jaudīgs jau komponents, tad vēl viņu pastiprināt ar piparmētru un vēl lavandu. Starp citu, noderēs arī pret odiem. Ļoti labs variants, kā arī varat patestēt pret odiem, pret tērcēm, jā, arī šādā versijā viņš var noderēt. Nu, un piparmētrs un lavandas sprejs, tas jau ir vienkārši brīnišķīgs pēc dažādām karstām dienām vai karstu dienu laikā, lai vienkārši iegūtu šo vēsinājumu un arī āda netiktu, tā kā saka, izdedzināta. Bet, protams, tas tādā kustībā, vienkārši sēdēt zem saules, tur būs citi ieteikumi, bet tādā atrodoties kustībā, bet tā kā ļoti saulainā dienā, tad tas būs ļoti labs atsvaidzinošais, labs jūtas devējs. Jā, un kad esam gatavi vasarai, tad mēs varam vēl paskatīties radoši, ko mums vēl var dot šīs eļļiņas, labsajūta par rokai, ja, tad, ko mēs varam paņemt līdzi, un te ir minētās arī starpcitīvas kompozīcija, kopā vēl ar citronu pastiprinātu vēl 2 pilieniem vīraka, un šeit tāds runās par tādu aplikātoru ar kokvilnas sirdīti, varbūt tas ir kaut kur manījuši, kad ir tāds tā kā cilindra veidīgs aplikātors, un viņā iekšā ir kokvilnas cietāka tā kā sirdīta, un viņā var sapilnāt šīs eļļiņas, un pēc tam tā kā zem deguna likt un elpot caur šo aplikātoru. Tā droša variantā, tas ir viens no variantiem. Ja negribas nekur likt uz zāles vai taisīt savus mazos rullīšus pudelītes, tas arī ir kā variants, tā kā arī vieta radošumam. Nav obligāti, bet ir iespēja, lūk. Un atsveidzinošā duša, tas ir ļoti interesants, tāds arī praktiskais, ko mājas uztaisīs, ir nepieciešams 2 sastāvdaļas priekš bāzes, tad 1 krūts pārtikas soda un puskrūts citronas skābes. Tad viss tā kā samais kopā un pavisam nedaudz lēnītiem pa bišķiņam. Es teiktu pat tā nevis lejūdeni, bet uzpilina ūdeni vai uzsmidzina, tādu varbūt smalko smidzinātāju, bet ļoti bišķi, un tad viņi tā kā samīca, kamēr viņi sāk lipt kopā, savādāk viņi sāk reaģēt. Tur tāds ļoti tāds būtisks moments ir, ka viņi nereaģētu. Bet, ja gribas vēl papildus ar kukurūzu vai kartupeli cieti čučut, vēl pielikt klāt arī tādam pilnīgākam efektam, kā parasti vannas bumbas taisiet, tā ir ideja. Bet šeit vairāk ir domāts tieši, kad tad izveido tādu attiecīgu formiņu, kas nu ir ērta, vai tā kā tāda pankūciņa, kā tāds diskiņš, vai kaut kā tiešām maz bumbiņu, viņu noliek vienkārši dušā, kaut kādā stūrītī, kur arī tie dušas pilieniņi kritīs virsū, un viņš lēnām tā kā kusīs ārā, un tas aromāts smuki izdalīsies, un būs tāda ļoti atsvaidzinoša duša, arī tāds labs elements, kā savu arī šādu dienestu aromātu, nu, jā, kaut kā ļoti interesanti, un galvenais, ka ļoti dabīgi, ja, bez nekādām ķimikālajām, kā elementu, varbūt kādam arī uzdāvināt šādu kaut kādu veidojumu, nezinu, taisiet sirsniņas formas, taisiet kaut kādu taurinīšu formas, ja, tur bērniņiem, vai, nu, vienalga, tur ir idejas ir dažādas, tā kā pilnīgi droši varat pamēģināt un padalīties, kā ir sanācis. Jā, un ikdienas prieks un emocionālais līdzsvars mums ir ļoti svarīgs, lai mūsu emocijas būtu līdzsvarā ar visu pieredzēto ceļojuma laikā, un tāpēc palīgā nāk šis priecīgas dienas kompozīcija, kas ir citrons un vēl pastiprināta kopā ar
stresa veida kompozīciju, ja viņi rezonē tikai šeit, gan arī mašīnā piepilnot, gan arī difūzorī lietojot, bet atceramies, tā kā gan pats citrons ir citrus un arī stresa veida kompozīcijā iekšā ir laims, tad šie citrusi, viņi vasarā var būt fotojūtīgi, sensitīvi, tad vienkārši izmantojam. Vai, ja uz ādas vēlamies arī šādu kompozīciju, tad vienkārši tajās dienās, kad nav saulīte, vai attiecīgi jau iepriekš minētajos variantos. Nu, un gulētiešanas laimes rullītis, kā saka, tad ne šeit, jā, vēl papildinoši lavandiņai nāk klāt vēl kopaiba, kas arī mieru dod, un kopaiba, kā redzēt, arī bija stresa vai kompozīcijā, un vīraks, jo vīraks ir ļoti spēcīgs pastiprinātais un arī tāds miera devējs. Šeit var skaisti uz 10 ml, tad rullīšu pudelītes uzjaukt šādu sajaukumu kopā ar bāzes eļļu, ja, un tiešām iemantot ļoti skaistu tādu jau ieviest savā ģimenē rituālu, kur vakarā varam sasmēt uz pēdiņām un viegli vēl izmasēt, jā, jau tā droši gan bērniem, gan pieaugušiem. Bet tikpat labi jūs varat tikai lavandiņu, tikai ar kopāju, tikai ar vīraku, vai kaut ko pajaukt, esiet lūdzu radoši, tā ir brīva vieta jūsu tādai savu veidu izaugsmai. Nu, lūk, tā kā ieplūstiet droši Young Living produktu pasaulē, izbaudiet labsajūtu, ko tik tiešām esat šovus ar pelnieši, un būs arī papildus, šeit arī apraksta sadaļā ir katalodziņš, krievu un angļu valodā, kur var vēl papildus pazīties produktus un iedvesmoties. Kas tad vēl ir, jo tad, kad sāk ar vienu, tad gribas kaut ko vēl un vēl, ētrisko kulināriju droši paskatieties papildus, par kādu no eļiņām būs vēl ielikts arī video, kā tāds papildināšies jauno pieredzes pirms vairākiem gadiem, tā kā tos paceļām vienkārši augstāk, lai redzētu, kā tas ir strādājis citos gados. Un jā, nu gadienā arī skaties arī nākošo video, ja vēlies redzēt, kā šis komplekss var arī būt kā brīnišķīgs veids vai atbalsts, kā sākt attīstīt arī savu Young Living biznesu, ja gribat kļūt par arī tādu kā biznesa partneri, arī tas ir, tur ir iespējams, bet ar tādiem krietni ļoti tādiem efektīviem noteikumiem, kur nav nekāda spriedzi vai kaut kas stereotipisks, kas varbūt ir pieredzēts, jā, tā ir ļoti, ļoti draudzīga vide, viss ir ārkārtīgi vienkārši un nu, tiešām tā kā pret cilvēkiem. Vai arī tev ir šobrīd kaut kāds esošs savs darbības lauciņš, vai kaut kāda meistara prakse, jā, vai kāda frizētava, skaistuma kopšana, ne tikai kaut kāds coachings, vai meditācija vadīšana, joga, un nu, ļoti plaši mēs arī vēl par to padalīsimies vairāk arī zem nākošā video par šiem virzieniem, kur var papildināt arī savu esošo jau vai nu biznesa vai darbības veidu, arī ar Young Living produktiem, kā tie var būt kā pastiprinošie vai papildinošie instrumenti arī, teiksim, izmantojot šo brīnišķīgo sākuma komplektu. Tā kā ceru, ka jums noderēja un droši skaties papildinošo informāciju un nekautrēties jautāt tiem cilvēkiem, kas jums šo informāciju ir nosūtījuši, tā kā par skaistu vasaru un ne tikai, lai daba ienāk jūsu mājās un piepilda jūs gan ar labām sajūtām un kopīgu, draudzīgu vidi ar šo brīnišķīgo dabas produktu.